Tā, redziet šito te brīnišķīgo namu, divstāvīgs. Un šeit ir pats saimnieks, un tātad, kurā gadā ir? 21. sākus ir eksploatēta māja. Viņa ir no guļbūve? 921. gadā. Vai viņa ir guļbūve? Viņa ir guļbūve, jā, un viņa ir apsista visi ar dēlīšiem. Tagad nosiltināta un apsista dēlīšiem. Lielā restaurācija notika 2009. gadā. Tā, un 10. te ir klēts. Klēts ir darba kārtībā, tur ir... Klēts ir 130 kvadrātmetri kopējā, 3 telpas. Vēl visa augša. Uzsists jauns 3-kāršais lubiņu jumts. Viss ir augša ir izremontēta, tur ir ielikti arī grīda. Nu tāda. Melnā grīda. Nu, neizremontēta, visi baļķi redzami. Tāda. Iztaisnoti, kā saka. Tādā ziņā, es domāju. Tur jau vēl jā. Tā, nu redz, un kādēļ es šito te runāju? Tādēļ, ka šis te lielā platība, cik tev ir hektāri? Hektāri kopējā hektāri ir 8,2 hektāri. Tā skaitā ir 1 hektārs mešs. Viņa... Tā, un upmali tepat pie deguna. Jā, upmali robežojās 600 metri, tekošie metri iet gar upi. Un tātad kādēļ es par to runāju? Tādēļ, ka šī te vieta tiek piedāvāta, nu, kā saka, tam cilvēkam, kuram būs vēlēšanās darīt lielo ražošanu, jo šeit ir milzīgi angāri ar avenēm, kazenēm, tuneļi. Tātad, un te vēl ir upenes, cik daudz? Jā, upenes ir 0,3 ieliktas, tad ir kliņģerīšu lauks un gandrīz hektārs ir upenes ar kazenēm, avenes ar kazenēm. Nu tā. Gandrīz. 2 hektāri ir apvilkti ar lauksaimniecības žogu, lai netiek iekšā zaķi, buki, lai nenograuž. Visam laukam ir gandrīz laistīšanas iekārta, lielais sūknis stāv upmalā, piliena laistīšana ir uzvilkta. Redziet, tātad tur ir, jums pat nebūs nevienam jārūpējas, jo tur jau tiks sausā laikā, vārdu sakot, tiks... Sausā laikā vispār nav nekādas problēmas. Un vēl ir visa zeme, visa saimniecība ir nosertificēta kā bioloģiskā lauksaimniecība. Tātad, jebkuram cilvēkam, kuram ir vēlēšanās pēc dabiskas lauku vides, taisīt lielu saimniecību, viņam ir uztaisīt, vienkārši te ražošana ir, var pārņemt, jo... Nekādi pārējais laika nekas nav jāizdara. Bioloģiskā saimniecība. Visi certificēts ir un arī mājražošana ir certificēta, tur mēs taisām saldējam ogas, mazliet pārstrādājam, tecinam sulas, to visu var turpināt, to visu var pārņemt. Nu re, tā kā visas iespējas ir, un, nu. Galvenais, kad upīti līdzās arī. Jā. Peldēties, mēs ejam peldēties, atvēsam. Tātad tik dziļi jau ir. Nu, viņi ir, jā, mēs esam tur maziņu rīķīti izrakuši tādu, bet, nu, tas tāds ar kaimiņu sarunāts, jā, tās ir kaimiņu zemes. Tātad te var audzēt... Te ir vieta vēl, kur var izrakt. Te var audzēt arī foreles, ja kāds grib. Nu jā, tas ir augstais ūdens avots. Nu Tāds, jā. Nu redz, tā ir. Tā kā šeit ir visas iespējas. Un noteikti kāds gribēja zināt, kādēļ jūs gribat vienkārši šo te vietu tikt projām no šīs vietas. Jā, informācija, viss pa telefonu. Jā, to var visu izstāstīt pa telefonu. Tātad telefons ir 29 216 704. Tātad vēlreiz 29 216 704. Labi. Normands, jā. Jā. Ļoti labi. Un Viss izstāstīs. Vēl ir arī braukt un skatīt. labi. Tātad visas iespējas. Skatās, kas par lielu koku. Akmens pagrabs ir. Akmens pagrabs, tas ir vislabākais, kas ir. Jā, tie tālumā, Parciņā ir vēl. Tas ir viss no šīs zemes. Jā. Ļoti labi. Ar vārdu sakot, esiet tik laipni un painformējiet visus tos cilvēkus, kuriem ir vēlēšanās nodarboties ar
ražošanu. Ražošana pat nav vajadzīga, ražošana ir sataisīta, vienkārši kas produktu. Jā, jo mēs visi inventāri gandrīz būtībā visu dodam līdz visas pļaumašīnas, visādus trimmerus un tos mēs visu, un tas viss ir tiek atdots līdzi. Visi tuneļi, visas sētas, neko mēs. Tas viss tiek atdots. Labi? Nu, iekšā cenā. Jā. Nu re, tā kā visas iespējas ir. Un, jā. Vāža elektrība. O, 3 vāži. 200 kvadrātmetri mājai. Iekšā ir 2 vannas istabas. Otrā stāvā 2 guļamistabas. Pirmā stāvā ir kamīns. Apkur ir no kamīna centrālā. Visi radiatori, visi ir izot māju. Viss vannas istabas ir siltās grīdas, virtuves siltās grīdas elektriskās. Signalizācija ievilkta. Tas ir augstākā kvalitāte. Nu, remontiņš, protams, kosmētiskais ir vajadzīgs, bet tas ir dzīves atsevišķa sīkums. runa, jā. Labi, tātad esiet tik laipni un dodiet man kādu ziņu, jeb arī Normandam, nu, arī man varat piezvanīt 29 154 049. Tātad, nu, tā tas viss ir. Labi, vienmēr uz labām sajūtām. Jā.